Kas ir mikrodiskektomijas operācija? Tāpēc, ka pacienti bieži vien nāk un dabiski pacienti baidās. Tad operācija mugurkaulam, cilvēku prātos tiek uzburtas ainas par kaut kādām šausmām, par to, kas viņus gaida, un pēc tam pēc operācijas viņiem būs noteikti sliktāk, un pēc tam būs mēnešiem ilgi jāatkopjas un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to daudzi cilvēki pat par operāciju baidās domāt, jo domā, ka tās ir kaut kādas šausmas. Tāpēc es gribu nedaudz pastāstīt par to, kas tāda operācija īsti ir un kas no tā ir sagaidāms. Jo neapšaubāmi daļai no pacientiem ar disku trūcēm beigās, ja neizdodas viņus izārstēt ne ar operāciju, tad beigās ir vajadzīga operācija. Kā jau es minēju, daudzi negrib par to pat domāt, jo baidās no tā, kas tas ir. Līdz ar to es tagad gribu pastāstīt, kas tad īsti ir mikrodiskektomijas operācija. Tātad, kā jau nosaukums pasaka, mikrodiskektomija ir operācija, kuras laikā mikroķirurģiskā ceļā tiek evakuēta diska trūce. Ir arī šīs operācijas vēl modernākā versija, jeb endoskopiska diskektomija, kad šo pašu diska trūci izņem ārā ar vēl mazāku ķirurģisku iejaukšanos, pielietojot endoskopisko tehniku. Nedaudz parunāsim par šīm abām, jo viņas ir pēc būtības līdzīgas. Tātad, tad, kad cilvēkam ir diska trūce, kas spiež uz nervu, un šis nospiestais nervs rada sāpes, kas izstaro vai nu uz vienu kāju, vai nu uz otru kāju, un šīs sāpes bieži vien pavada arī tirpšana un smagākos gadījumos arī pēdas vājums. Bet tipiskais pacients ir ar sāpēm un tirpšanu. Parasti tāds kājas vājums, tas ir kaut kas retāks. Līdz ar to mēs zinām, ka slimības būtība ir tāda, ka diska trūce, jeb tas fragments, kas ir izspiedies no normāla starpskriemeļu diska un ir uzspiedis uz nervu, rada šos simptomus. Līdz ar to dabiski operācijas uzdevums ir šo diska trūci izņemt ārā tādā veidā, lai šo nervu atbrīvot un tādā veidā pacientu izārstētu. Operācija ir minimāli invazīva gan mikrodiskektomijas tehnikā, gan endoskopiskā tehnikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka grieziens mugurkaulā ir ļoti neliels. Mikrodiskektomijas gadījumā tie ir apmēram 2 cm, endoskopiskās ķirurģijas gadījumā tie ir 2 atsevišķi dūrieni, pat ne griezieni. Operācija notiek vispārējā narkozē. Tātad cilvēks tiek aizvests uz operāciju zāli, ar viņu strādā anesteziologi, pacienti ievada anestēzijā, un tālāk cilvēks jau pats nekādas sajūtas vairs nepiedzīvo, jo viņš vienkārši ir anestēzijā. Operācija tiek izdarīta tā, ka pacients sākumā tiek pozicionēts uz operāciju galda, tātad guļā uz vēdera, uz speciāla rāmja, ko sauc par Wilsona rāmi, kurš ļauj izlocīt muguru nedaudz tā kā uz priekšu, tādēļ, lai atverās starpskriemeļu atverīts platāk un lai ir vieglāk tikt klāt šeit starpskriemeļu diska trūcei. Tad, kad pacients jau ir nopozicionēts uz operāciju galda, tiek izdarīts rentgena izmeklējums, lai uz ādas atzīmētu grieziena vietu. Tas ir vajadzīgs priekš tam, lai mēs precīzi varētu plānot mazu griezieniņu, kas precīzi atbilst slimajai vietai, lai mums nav nekas jāmeklē un nekur nav jāmaldās. Tas ir ļoti svarīgi arī priekš pacientu drošības, lai ķirurgs būtu pārliecināts, ka tā slimība ir tieši tur un ne kaut kur citur. Priekš tam ir rentgens. Pēc tam tiek veikta operācijas lauka sterila apdare un apklāšanās, tātad tiek nomazgāts citiem vārdiem sterilā veidā operācijas lauks un tiek izdarīts grieziens iepriekš plānotajā vietā. Tālāk, ja operācijas laikā tiek vēlreiz atkārtots rentgena izmeklējums, ieliekot instrumentu attiecīgajā starpskriemeļu spraudziņā, un šī atkārtotā rentgena mērķis ir pārliecināties, ka mēs neesam novirzījušies uz augšu vai uz leju, ka mēs esam tieši tajā slimajā vietā, kas ļauj droši ieiet starpskriemeļu spraugā un zināt, ka slimība tur būs, un tas ļauj joprojām to iejaukšanās turēt ļoti mazu, bez liekas griezieniem, bez liekām audu traumatizācijā. Tad, kad ir izdarīts atkārtots rentgena izmeklējums, tad var droši
ķirurgs atvēr šo te starpskriemeļu spraugu. Starpskriemeļu spraugu nosedz tā saucamā dzeltenā saite. Un pirms šo te dzelteno saitu atvērt, tad mēs pārliecinamies, ka esam īstajā vietā. Un tad mēs varam droši atvērt šo te dzelteno saitu un būt pārliecināti, ka mēs esam pareizajā vietā, kur mūs gaida šī te diska trūce. Tālāk pēc dzeltenās saites atvēršanas tiek vizualizēts jau tā saucamais durālais maiss, jeb cietais smadzeņu apvalks un nospiestā nervu saknīte. Šo te nospiesto nervu saknīti nedaudz novirzot, jeb pastumjot uz priekšu, atsadās šī te diska trūce, un tā diska trūce tiek izņemta mikroķirurģiskā ceļā, mikrodiskektomijas gadījumā, vai jau endoskopiskas ķirurģijas gadījumā skatoties ekrānā, nevis tieši operācijas laukā, bet skatoties ekrānā un darbojoties ar endoskopu. Tad, kad diska trūce ir izņemta, ķirurga uzdevums ir pārliecināties, ka starpskriemeļu diskā nav palikuši tā saucamie brīvie fragmenti. Kas ir brīvie fragmenti? Tie ir jau bojā gājuši starpskriemeļu diska audi, kas var izspiesties pa jaunu pēc tam, kad diska trūce jau ir izņemta, un radīt diska trūces atkārtošanās jeb recidīvu. Līdz ar to ķirurgs pārbauda šo te diska iekšpusi, pārliecinoties, ka nav brīvo fragmentu. To dara parasti ar skalošanu un ar vieglām manipulācijām ar āķi, pārbaudot, vai nav kaut kur brīvie fragmenti. Tas ir vajadzīgs, lai izvairītos no komplikācijas, ko sauc par diska trūces recidīvu. Neskatoties uz to, ka mēs pārbaudam šos brīvos disku fragmentus, kas var izveidot atkārtotu diska trūci, diemžēl tas 100% nepasargā no diska trūces recidīvu, bet tai pašā laikā ķirurgs nevar izņemt starpskriemeļu disku pilnībā, jo starpskriemeļu diskam ir ļoti svarīga funkcija. Viņš ir starpskriemeļu amortizators, un izņemt tādā agresīvā veidā starpskriemeļu disku kategoriski nedrīkst, jo viņam ir ļoti svarīga funkcija. Līdz ar to mums, kā ķirurgiem, ir jābalansē kaut kur, ka mēs izņemam pēc iespējas mazāku starpskriemeļu diska audu daudzumu, bet vienlaicīgi mums ir jānodrošina pēc iespējas mazāks risks starpskriemeļu diska trūces recidīvam. Tad, kad starpskriemeļu diska trūce ir izņemta, faktiski operācija ir beigusies, un tad jau brūce tiek slēgta. Tad pēc brūces slēgšanas pacients tiek modināts, pacients pamostās uz operāciju galda un nonāk tālāk palātā, operācija ir beigusies. Ko es gribēju pastāstīt ar visu šo stāstu? Pacienti dzīvo mītos par to, ka mugurkaula operācija un jebkura pieskaršanās mugurkaulam būs katastrofāla, tas būs kaut kas milzīgs grieziens ar drausmīgām ciešanām pēc operācijas, ar to, ka būs jāguļ gultā un 6 mēneši jāatkopjas pēc šādas operācijas. Tā tas nav. Pacienti dodas mājās pēc šādām mikrodiskektomijām vai endoskopiskām diskektomijām jau tajā pašā dienas vakarā vai nākamajā rītā. Visbiežāk mēs turam pacientus vienu nakti novērošanai un palaižam mājās nākamajā dienā, bet teorētiski būtu iespējams arī palaist šos pacientus šajā pašā dienā pēc operācijas mājās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka operācija ir ļoti maz traumatiska, operācija ir viegli panesama un atkopšanās pēc šādas operācijas ir relatīvi viegla. Es pacientiem parasti saku, ka pats nepatīkamākais pēcoperācijas periodā ir šis specifiskais režīms, kas ir jāievēro pēc diska trūces operācijas, proti nedrīkst sēdēt 3 līdz 4 nedēļas. Pacienti drīkst stāvēt, viņi drīkst iziet pastaigāties, viņi drīkst gulēt, bet izvairīties no sēdēšanas. Kādēļ tas tā ir? Tādēļ, ka kamēr starpskriemeļu disks nav sadzījis un sarētojies, pastāv lielāks risks, ka sēžot, kad sēdu stāvokli ir vislielākais spiediens uz starpskriemeļu disku, var izveidoties šis diska trūces recidīvs, jeb atkārtota diska trūce, kas bieži vien nozīmē, ka ir jāizdara atkārtot operāciju. Tātad, ja jau ir atkal kaut kas izspiedies, tad ir atkal jāveic operācija un šīs fragments, kas ir izspiedies, jāizņem ārā. Pamostoties pēc šīs operācijas, tās
pamata sūdzības, kas bija sāpes kājā, kas bija saistītas ar nerva nospiedumu, bieži vien jau ir izzudušas. Tiesa, pacientiem bieži vien pēc operācijas ilgāku vai mazāk ilgāku laiku saglabājās tirpšana. Un tas ir normāli pēc operācijas. Pēc operācijas tirpšana var saglabāties no dažām dienām līdz pat vairākiem mēnešiem. Sliktākos gadījumos pat tas var būt 6 līdz 9 mēneši, bet tas ir normāli. Sāpes pazūd praktiski uzreiz pēc operācijas. Un cilvēks var justies diezgan labi, cilvēks var staigāt. Mums ir pat pacienti bijuši, kas nākamajā un aiznākamajā dienā dodas uz darbu birojā. Protams, ka mēs brīdinām, jūs nedrīkst sēdēt, bet jūs varat strādāt pie stāvgalda ar datoru, pieņemsim, birojā. Un tas viss liecina, ka šī operācija pati pa sevi nav smaga un nenes nekādas ilgtermiņa sekas dzīvē. Ja? Tātad prognoze pēc diska trūces operācijas standartā ir ļoti laba. Viņa paredz pilnīgu cilvēku izveseļošanos un tādas tālajošas sekas standarta gadījumos nekādas nav.